šodien būtu iekšējais balsojums, pret kuru tu balsot? Ja godīgi, tad iespējams pret Lijā. Ja jautājums rodas, kāpēc? It kā es neesmu no tiem cilvēkiem, kam ir grūti kādu saprasties. Es ar viņu runājamies, visur ok, bet brīžiem tā pārspīlēšana un uzspīlēšana, man tas kaut kā neiet kopā un arī traucē tas bišķiņ kaut kā arī visiem pārējiem kotēties kopā arī. Tu paši trauku mazgāšanu, bet neviens jau nespiež tos traukus, to ņemt un mazgāt, nomazgā pēc sevis un viss. Es žad neiešu tā, man liekas, ka tu šeit trauks un nomazgāt, tātad tu šodien neēdīs. Tas atkal uzreiz sākās berzēšana. Mums tas nav vajadzīgs. Mums gribās novākt un notīrīt, bet es varu arī saņemties un to neuztur tik tā, es tagad jau saņēmos un neskatos to tā, es tā padomāju, nē, man ir jāmācās mana dziesma, tas man te ir galvenais. Un gan jau, ka kāds aizvāks, un es nāku un skatos un saipo, piemēram, vakardien brīnišķīgi nomazgāju visus traukus un visas virsmas. Es vienkārši pateicos viņam par to, jo tas bija tiešām ļoti jauki. Un tagad Džeki arī sāk, un Kristops šorīt mazgāja traukus. Un sāk jau vīrieši arī nevis tā, ka, ej tu sieviete mazgā tos traukus. Tas jau nebija baigā tur konflikts, tas bija vienkārši vārdu apmaiņa. Bet bija sāpīgi uzzināt to, ka Samanta gribētu, lai man izbalso tikai tā, ka es mazgāju traukus. Ir kā tas būtu grēks, būtu tīrīgai. Būtu absurds, pilnīgs absurds. Tas bija tās, jo es pret viņu ļoti mīļi izturos. Es viņu tur slavēju, viņu tur draudzenu un tā. Un ka tev tāda paņem tādu duncīti mugurā un iedara. Tāda forša sajūta. Bet es viņus nemazgāšu vēlreiz. Kāpēc man tas būtu jādara? Un pēc tam es vienkārši sev darītu pār, tāpat kā tu sev dari pār. Jūs tikai vienu nedēļu dzīvojat kopā un jau beržaties dēļ tādiem sīkumiem kā trauki. Es piedāvāju kopējo katlu. Un tas būtu? Vienkārši kopējo katlu, no kur visi pēd un kāds... Un nesmērējam trauks vienkārši? Nesmērējam trauks, jo tas atrisina pirmkārt ūdens problēmu, ja mēs par dabu rūpējamies. Un tad arī vienkārši kāds jau izmazgās. Man ir otra versija. Ja kāds jūs vietā kādreiz izmazgāt, nomazgā kādu šķīri, es esmu mēģinājis kādu triku. Viņš ir labs vienkārši pateikt paldies. Labi, ir jāsavāc šis mazais britončiks. Līdzi, tu negribēji omletēs, mēs taču domāju omlet cept. Es domāju, dēs vajag pirmo apcept.